cerams būs tīri un droši, bet no direkcijas puses atkal gribu teikt to, ka autovadītājiem jāatcerās, ka mainoties laikapstākļiem, gada laikiem nemainās tikai cilvēkiem noskaņojums, bet arī mainās ceļa segums. Un, protams, kad šeit ir jāatcerās viena būtiska lieta, ka tā kā mēs varbūt braucam vasarā un kā pārvietojamies, mēs to nedrīkstam atļauties darīt rudenī vai ziemā. Un tur, protams, ir pirmām kārtām jāmaina sava arī braukšanas uzvedība, un tad atceramies to, ka ceļu satiksmes noteikumos nav teikts tikai to, ka ir jāievēro atļautais braukšanas ātrums, kur nevar pārsniegt, bet arī jāizvēlas atbilstoši ātrums laika apstākļiem. Un līdz ar to, kad ieteikums jau katram arī ziemā braucot uz darbu vai arī kaut kur tālāk ciemos, tad rēķināties ar to, ka laiks būs vajadzīgs ilgāk. To mēs nevarēsim izdarīt tik ātri kā vasarā, līdz ar to, lai neradītu paši sev liekus stresus un riskus iekļūt ceļu satiksmes negadījumā, jo būs varbūt jābrauc lēnāk, uzmanīgāk. Un ziemas apstākļiem, protams, ievērojam drošu distanci un labas riepas nevienmēr mūs pasargās, ja arī mēs neizvēlēsimies laikapstākļiem atbilstošu ātrumu un neuzvedīsimies pareizi uz ceļa, kā tas būtu ziemā jādara. Un tāpēc arī no rītiem, kad mēs braucam uz darbu, tad atverot mašīnas skatīties, ja mums ir jāatkasa loks, ir bijis aizsalis, tas nozīmē, ka brauksim uzmanīgāk, gan pie krustojumiem, regulējumiem ievērosim drošu distanci un, protams, dienestiem jārūpējas par to, lai būtu šis ceļš tīrs un lai autovadītājiem būtu vieglāk pārvietoties, bet mums ir jārēķinās arī ar to, ka daudzas lietas arī no mūsu pašu uzvedības, kā ceļu satiksmes dalībniekiem ir atkarīgs par to, vai mēs nokļūsim veiksmīgi galamērķi, kur esam izbraukuši.